vārtos vārdsargs Sandijs Gabriels, Maris Bergmans, numur 33. Pirmais metiens Nagliņam. Kevina Šmita, bet 14 piespēles, cik ir Osīti un nav spēja savākt neviens cits. Te gan ir pirmais vārta Bumbas ātri pār pirmajos periodos. Pirmie periodi tādā ziņā komandai ir visi sliktākie. Iemesti 15, ielaisti nu jau 20. Trijās spēlē. Šodien veikt tā saukto treniņu spēli, laikam. Arī nākamais mēģinājums mainīt kapteinim ārā no aizsardzības puses neizdodas. Šķērdāk metiens motor to Vaivots, vēl viens metiens atpakaļ. Jādod rezultāts palaika nemainīt. Garā apmalu Briedis, labi metienu pozīcija Rudolfam, bet Siliņu pārspēt neizdodas. Ļoti noderētu, lai Herāls arī šodien būtu rezultatīvi. Nenoķer bumbu Siliņš un to steidz izmantot no izcilas pozīcijas. Vaivots, Ragovskijs, metiens un Nikam Nagliņam neizmet tik līdz pozīcijai un teši ķērta. Vēl vienreiz Akmeņu lauks, lauks centra, bet Orlovs. Viens pēc pagrieziena tuvai augšējā stūrī, bet piespēle. Vītolam Orlovs atkal no labas pozīcijas, metiens garām. Celmi Irals gan spēja saglabāt bumbu, apspēlē viņš Uzuliņu metiens. Vēl pēdējās 7 stāvs, lai saglabātu pēdējā uzbrukuma tiesības šajā periodā. Šķugurs met uz zīvi. Pretējos vārtos projām Emīls, Vaburņu un Niku Nagliņu. Raduška vēlreiz atguļo Raitumu. Pa labo malu pretuzbrukums un zemu vārtu pārliņa. Lauksējs aiznoši nesen ir pakāpies uz 5. vietu līgas visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā apsteidz. Viņš ir Kristiānu Lisovski. Pašlaik ir 9 punktu attālumā no Pētera Freimaņa. Līdz sezonas beigām domāju, ka Akmeņlauks tiks garām arī visiem. Viesi ātri pāriet uzbrukumā Uzuliņš. Liels uzspēlē Brunīts. Mārtis. Trapa bumbu Akmeņlauks un 3-2 pārējā. Vīmanis. Metiens tojās. Atāns. Cekarev. Maseņi. Arā pausē, ko atspēle partnerim. Paklē bumbu Viesi. Un precīgs metiens. Devīts Osītīs. Grīslīts gan neizsniedzās līdz bumbai, lai izdarītu metienu, bet paspēja atgriezties aizsardzībā, iztraucējot Tomu Akmeņlauku. Pārķer Škutānu piespēli un 3-1 pārēja, un Grīslīts šoreiz gan bez neaiziet bumba līdz Kronitālam. Lieliski Cekarevs darbojas aizsardzībā. Pēc tam gan es zinu, vai visādi komandai varbūt ar to būs gana. Vēl viens pretuzbrukums Osītis. Līdzīgas pozīcijas Deivis pirms lieta kluba vārtus un tagad beidz. Osītim būtu diezgan liels problēmas savas komandas vārtos. Šķērbergs apspēlē Osīti pa kreiso malu piespēli uz Švedenbergu, bet Matīs. Akmeņlauks izlaužas pa vidu, metiens tuvajā stūrī un šķiet, ka vārtu staps. Bumbu Artis. Akmeņlauks vēlreiz Raitums, papildus piespēles Škutānam, Jānis pašam uz maiņu. Pārķer Osītis, bumbi laba pozīcijā, atkal no kreisās malas.
Vārtu priekšā Osītis, metiens Selmiņa, metiens atsit. Oglovs uz vārtu priekšu un vēlreiz Siliņš klāt. Šoreiz pēc Salda Tēnoka raidījuma un vārtu pārliku. Pārsvars joprojām ir visnotaļ minimāls un visas iespējas ir Talsiem vēl panākt sev vēlamo rezultātu. Tagad atkal labo vārdsargu piespēle Vīmanis diagonāli uz Rainaru Grīslītu un vārtu stāda bumba atrodi ceļu. Agliņš uz priekšu Cekarevam, Cekarevam gan bumbiņu nenonāk. Panders to pārķer. Un šeit būs pirmais Tenoks un Boroduška tiek pie bumbas, metiens pāri. Visam laukumam paliek gan vēl 10 sekundes. Ragovskis met un Ragovskis iemet. 6 sekundes pirms periods. Pirms trešdienas beigām ar tālu metienu. Talsiemos pēc bloķētiem metieniem. Lai gan Siliņš 4 reizes ir ielaidis vairāk kārt, viņš arī ir spējis glābt šajā spēlē. Nu, un te otro reizi jau Boroduška nopelnīs sev vietu vairākumu virknējumā. Tāpat arī Osītis un te jāmet bumba vārtos Deivids Osītis. 2 vārtu bumbu viņam jau. Ādažu komanda ir viena no 5, kura vienu spēli šo sezonu ir zaudējusi. Esot vadībā pēc 40 minūtēm, negribu neko ļaunu. Sāc komandas rindās. Ragovskim 7 vārtu gumbi, tas Siliņš un liels vārtiem šo sezonu ir gūti skaitliskajā vairākumā. Te ir puse no vārtiem. Kristaram Ormai vairākumā, bet te Ralfs Celmiņš netiek pie sava otra. Los tagad ir vienīgais, kuram ir 4 precīzi metieni vairākumā. Akmelovs. Leidziet bumba līdz raitumam un Grīslīts. 3-2 pārējo Rainers meta, atsit bumbu Siliņš un nebija. Šajā sunā Ragovskim arī nav bijis. Uzvaras vārti Ragovskim bija pret Valmieru. 3 vārtiem nav bijuši un te no vārtu stabu bumba atstāja lauku. Irmuškā metiens Siliņš tiek ar šo raidījumu. Bundē. Raitums. Ragovskis 2 vārti viņam ir viens no tiem vairākumā šoreiz. Zīvers bumbiņu atvaira un mazākumā Nagli. Mēģina pieturēt bumbu, met to projām, bet nedabū pārāk tālu un uzreiz tiek sodītas stundas piespēle Artim Raitumam. Atbruņos tiek Bergmanis, Celmiņš iet pēc trešajiem un Celmiņš iemet 3. reizi bumbiņu vārtos. Mainiekiem atkal dzīve kļūst kaut par kripatu, bet vieglāka. Dzīve tomēr ir krietni patīkamāka, kāds būs viens. Beigām, bet šādi nevar kļūdīties. Rainers un Grīslīts. Kopš Akmelovs gan šo sezonu nav tik rezultīvs un arī šī iespēja paliek neizmantota. Nagliņš izkārto sev momentu. Ragovskis par metienu un Štuburs. Atuniņš tagad spēlēšanas virknējums. Celmiņš pārķer bumbu Osītim. Deivids no kreisās malas, no kuras 2 reizes ir guvis vārtus, bet piespēle Ralfam Celmiņš. 3 panāk to, ko mainieki ieguva jau 3. periodu ievadā, kad tika realizēts skaitliskais vairākums. Tākajā laikā Siliņš dosies malā, mainīsies pret 6. laukumu skaitļu pozīciju vārtos. Spēlēt 5-6 sāca komandai gana labu bilanci šajā sezonā. 2 reiz viņi ir kapitulējuši, bet 2 reiz ir arī iemetuši pretinieki tukšajos vārtos. Nu te īsvēl ir praktiski tukšie. Volkus mēģina ar fintu dabū bumbu vārtos, tas neizdodās. Un pēc tam tukšos vārtos 3. reizi šajā sezonā. Un Deivids Osītis pēc 3. vārtiem ar 9-4. Spēlē Talsiem būs jāatzīst sakāvi, pirmā šajā sezonā. Tik dusmīgi Talsi būs nākamajā cīņā. Pusotra minūte vēl jāspēlē šajā mačā. Šķerbergs vēl
nobloķēts. Rīvers arī pārsteidzās izdarot metienu. Te jāmet tukšos vārtos. Kā vārdsargs dabojās Tomsāk. Valsi mēģina pa katru cenu dabūt kaut vienus vārtus. Sāc mēģina iemest vēl kādus tukšajos. Nu te viens pret tukšiem vārtiem aizskrien Niks Nagliņš. Un aizmeta gatim Ralfs Selmiņš. Jā, Ralfam Selmiņam arī pirmo reizi šo sezonu mača labākā spēlētāja balva. Līdz ar to es tātad saku paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un mēs satiekamies jau nākamajās Florbola translācijās.